Čau, mani draugi un abonētāji! Šodien ar jums esmu es, Misters Kristers, un šodien, kā jūs atkal redzat, ir tierlists. Iepriekšējais tierlists nepārāk aizgāja jums, tāpēc es ceru, ka jums patiks šis jaunais. Un šis tierlists saucās tierlists pa trinketiem Dendijs Worldā. Jā, viņi te nav pārāk daudz, un tāpēc video var būt īss, bet es centīšos pa viņiem vairāk pastāstīt. Daži no viņiem man ir, pavisam daži man no viņiem nav, bet es zinu, ko viņi dara. Un ilgi nevilkšu, varam sākt. Pirmais mums iet Coinpurs. Coinpurs, es sākumā atceros, ka es tikko sāku spēlēt, es domāju, tas taču ir tik labi, veselas 30 valūtas sākumā. Bet nē, es tagad sapratu, ka viņas ir ļoti viegli atrast, tāpēc bezjēdzīgi. Viņš arī maksā 200 ihora Dendija veikalā, tāpēc, ko var gaidīt no tā, jo tāpēc, ka viņš maksā tā kā 2 šrimpo. Research map. Viņš maksā arī tāpat kā Coinpurs 200 ihori, bet viņi iet pie diezgan kādi viņi? Viņš. Kāds viņš? Labi, viņš taču ir priekšmets. Research map iet pie diezgan palīdz. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka dažreiz man ir ļoti grūti atrast kapsulas ar research, ka es spēlēju uz Rodžera. It īpaši es tagad basīju dabūju, to jūs varēsiet redzēt nākamajos video klipos Power of Roger. Un, es dabūju basī, vēl kaut ko tur dabūju, bet to jūs vēlāk uzzināsiet. Un tāpēc man ļoti palīdzēja ar to research maps, tāpēc viņš iet pie diezgan palīdz. Kāpēc ne ļoti labi? Tāpēc, ka viņš ir situatīvs. Vrenč ir, man liekas, viņš, cik es atceros, diezgan daudz pieliek pie pirmās mašīnas, ko viņš taisa. Es vienu brīdi pat gribēju viņu nopirkt, bet viņš iet, es pat nezinu, viņš ir tāds situatīvs, ka es pat nezinu, vai viņš iet nepārāk vai diezgan palīdz, bet es domāju, nepārāk, tāpēc, ka viņš tā var izdarīt tikai vienu mašīnu pa vienu stāvu, vismaz pa katru stāvu. Tas tā kā vies pults, bet tikai daudz vājāks. Mašīnu manuāls, tas ir plus 5% extraction speed. Tas ir bezjēdzīgi. Kādam var noderēt, bet, pat bandāna no Twisted Boxten dod 7,5 plus extraction speedā. Šitais te plus 5%. Viņš arī maksā ļoti lēti. Es neiesaku jums viņu pirkt. Speed issues. Visi viņas novērtē ļoti, ļoti labi, bet es domāju, ka viņas man, dažreiz nodara. Ļoti labi, bet viņas man dažreiz nodara. Dažreiz nodara tādā ziņā, ka es ļoti vēlētos, lai pat donētu par robuxiem varat nopirkt to, ka tu vari izmantot tur 3 trinkets vai pat 4 pa kādiem 400 robuxiem vai tam līdzīgi. Tas būtu ļoti noderīgi, ja varētu daudz vairāk trinkets izvēlēties. Jo tāpēc, kad Speedy Shoes man ļoti labi aizvieto Popijas banti un Tūdels to mantiņu, kuri uztaisa ātrumu. Šitais te, protams, tikai 5% pie ātruma skriešanas un staigāšanas, bet tomēr viņš ir diezgan palīdz. Speedometer ies pie bezjēdzīgi. Viņš maksā kaut kur 450 vai 350 ihora, bet viņš vienkārši paklausīties. Tātad, piemēram, parastam Boxtenam staminas ir 150, un speedometrs dod tikai plus 15 staminas. Neņemiet viņu, jūs pat nepamanīsiet, kā tās 15 staminas paies. Turklāt, tajā pat izvēlēšanās kārtīs, kur tad, kad jūs jau esat spēlēt, tur pat izvēlēšanās kārtīs var dabūt plus 10 staminas, un pēc tam vēlreiz plus 10, tur jau sanāks 20, šitais 15 dod. Tāpēc bezjēdzīgi. Alarm tas tā kā glistena spogulis tikai pa ihoru un bišķi sliktāks. Viņš iet pie, nepārāk, tomēr glistena spogulis būs labāks. Lai gan pa viņiem es nerunāšu, tas būs nākamajā videoklipā, jā. Termos ir tāds, ka viņš pa 15% ātrāk reģenerē staminu. Diezgan bezjēdzīgi. Tāpēc, kad tas 15 plus ātrāk, piemēram, es atkal saku, ir daži, kas dod plus 100% ātrāk, kad tu kaut ko dari staminas reģenerēšanās vai tam līdzīgi. Viņš dod pat mazāk kā parasta konča, man liekas, un maksā diezgan, man liekas, viņš maksā apmēram 500 vai kaut kas ap turieni ihora. Bet labi, Thinking Cap iet pie labākajiem. Kāpēc? Nevis pie, pie labākajiem. Tāpēc, kad Thinking Caps ir tāds, kad, ja tu, piemēram, spēlē uz kaut kāda kosmo vai uz kaut kāda pebla vai
Nu, kam tur vēl mazi skilčeki ir. Vai es kaut kādu šrimpo pat. Vienkārši Thinking Caps pa veseliem 40 unitiem palielina to skillchecka izmēru. Un tas ļoti palīdz, ja tu gribi spēlēt solo uz kaut kādiem personāžiem, kuriem tas skillchecks ļoti maziņš. Viņš ir ļoti labs. Tā kā labākais. Protams, nav labākais, ir arī citi labi, bet nu labi, ejam tālāk. Poppak. Es viņu likšu pie diezgan palīdz. Ļoti daudzi viņu novērtēja pa zemu. Saka, ka viņš ir bezjēdzīgs, tu to popu varēsi citā grīdā atrast. Jā. Pat ja pops ir komons, bet vienalga. Piemēram, tu aizskrien uz elevātoru un tev ir 0 stamina. Tad tu aizies uz nākamo stāvu, izdzer to popu un tev jau ir vairāk kā puse no tās staminas. Tāpēc viņš ir situatīvs, bet pie diezgan palīdz. Pulto ir bezjēdzīgi. Diezgan daudzas lietas vajag izdarīt, lai viņu dabūtu, plus vēl viņš maksā kaut kur diezgan ihora. Un tikai tas, ka tad, kad tu uz nākamo stāvu parādies, tad viņš tevi pātrina uz kaut kādu laiku. Pat ne visu laiku, viņš tevi vienkārši pātrina uz kaut kādu laiku. Tāpēc iet pie bezjēdzīgi. Megafon iet pie nepārāk, lai gan ne, pie diezgan palīdz. Distraktoriem viņš var noderēt. Piemēram, tu spēlēs kaut kādu distraktoru, piemēram, Luijs. Luijs ir atšķirībā no Pebla tāds, ka Peblam ir abilitīs, ka viņš var piesaukt visstādus pie sevis, bet Luijam tāda abilitija nav. Un šeit nāk palīdzēt megafons, kur Luijam iedosies tā taure, kas izdod skaņu. Kūlers ir tāds, kad ļoti daudzi viņu novērtē, daudz pamaz. Bet es viņu lieku pie labākie. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka viņš tev dod plus 50 staminu, tas pats speedometrs tikai plus 15. Nu, Kūlers tikai pa 5% lēnāku tevi pataisa, bet tur palīdz arī speedīšūs, bet Kūlers ir ļoti labs. Un Cardboard Armor ir tāds, ka viņš varētu iet pie vai nu nepārāk, vai nu bezjēdzīgi. Nu, es domāju, viņš diezgan slikti aizņem vietu trinketam, bet tomēr ies pie nepārāk. Viņš ir ļoti dārgs, viņš maksā 2750 ihora, un vēl vajag 100% research twisted krāps un 100% research twisted gum. Nu, tagad man ir uz visiem reiriem 100% research un uz visiem komuniem arī, nu, protams, es jau kaut kādu laiku spēlēju. Un arī dabūt viņu ļoti grūti, un vēl tas, kad viņš pa katru stāvu, ja parādās kaut kāds gulbs, kraps vai gigītā, viņš aizsargā no tā sitiena. Nenormāli situatīvs, tāpat kā alarms un vrenčs. Pie nepārāk ir tādi, kas ir situatīvi. Kā bezjēdzīgi tie tiem, kam nav jēgas, un vēlreiz pateikšu tā. Un labākie Kūlers un Thinking Caps, nu tāpēc, ka vienkārši, Kūlers plus 50 staminas. Nu, piemēram, ja tu spēlēsi kaut kādas krapsas, kurai staminē 5 zvaigznes, kur viņai būs 200 staminas, tad viņai būs 250 staminas. Tas ir ļoti daudz. Un ar šo mans videoklips beigsies. Jūs varat šito te nobildēt, pastīties, kā jums ir, un noteikti uzrakstiet komentāros savu viedokli par manu tierlistu. Man būs ļoti interesanti palasīt. Un ar to man šis videoklips beigsies, kur es biju vērtējis visus trinketus, kurus var nopirkt no Dendia shopa. Pēc tam būs trinketi arī pa citām kategorijām. Un ar to es beigšu. Un tāpēc visiem atā!